Runājot par šīm tendencēm, ja mēs visur runājam, ka mēs straujiem soļiem atgriežamies pirmskrīzes līmenī, tad atalgojums droši vien, ka ir tas, kas tik strauji neceļās un nekāpj. Līdz ar to darba devēji šobrīd ir ļoti prātīgi. Viņi 5 reizes padomā, pirms atkal pieliek mazliet, ja, un atkal padomā, un atkal varbūt pieliekšu atalgojumu mazliet, jo ņemt nost ir ļoti sarežģīti un grūti un nepatīkami. Līdz ar to tas viss notiek teiksim, tā daudz piesardzīgāk, kā varbūt pirms gadiem 5-6. Runājot tīri par motivācijas elementiem, nekas jau daudz nav mainījies. Veselības apdrošināšana, apmācības, korporatīvie pasākumi, mobīlo sarunu apmaksa, tie ir tie pamat elementi, ko arī cilvēki vēlas, ko cilvēki atzīst un ko cilvēki vēlētos no sava darba devēja saņemt. Tieši kā arī Eva teica, šobrīd šis atalgojuma pieaugums ir mērami stabils, un vidējais pieaugums ir pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem 5% gadā. Tātad šīs ir pieprasītākās profesijas, pieprasītākie amati. Šeit ir izvilkti dati par šīm pieprasītākajām profesijām, un papildus arī ir informācija par to, tas ir no iepriekšējā mūsu pētījuma, cik cilvēki jūtas apmierināti ar savu algu konkrēti šajās profesijās. Un, tad ļoti daudz tiek runāts, ka tiek pieprasīti pārdošanas speciālisti, IT speciālisti. Lūk, šeit var redzēt, kāds ir šis algu diapazons. Šeit viņam jāpiebilst, ka atalgojuma lielums nav atkarīgs tikai no šī uzņēmuma lieluma, pēc kā tika šeit grupēts arī šajā pētījumā, bet, protams, arī no uzņēmuma mēroga, no pašas darbinieku pieredzes, atbildības, bieži arī no lojalitātes un no citiem arī apstākļiem. Tad vēl tāds izvilkums no pētījumā lielākās, mazākās algas, tad, protams, nav noslēpums, ka lielākās algas parasti ir vadības cilvēkiem, it īpaši vidējā un augstākā līmeņa menedžmentam, tālāk sako IT, finanšu speciālisti, projektu vadītāji, jeb zemākā līmeņa vadītāji un, visbeidzot, arī pārdošanas speciālisti, īpaši lielo klientu menedžeri. Un savukārt vismazākais atalgojums būtībā tā ir apkalpojošā sfēra, kas ietver sabiedrisko ēdināšanu un veikalu personālu. Tad drošība, aizsardzība, viss kas saistās ar kārtības uzturēšanu un drošību valstī. Veselības aprūpe un medicīna, protams, dažādas asistējošās pozīcijas, tīpaši valsts sektorā, un visbeidzot, protams, arī mazkvalificētais darba spēks, kur ir atalgojuma līmeņi salīdzinoši mazi.